Viņi atver lūku, lai piekļūtu apakšējiem nodalījumiem. Bieza balta migla paceļās uz augšējo klāju. Dzirkstele aizdedzina tvaikus, kas uzliesmo ugunsbumbā. Aptuveni 70 jūras jūdzes no Rio de Janeiro pie Brazīlijas ziemeļaustrumu krasta atrodas milzīgas naftas un gāzes rezerves, kas pazīstams kā Ronkadas lauks Kambojasas baseinā. Tās tika atklātas 1996. gadā un aizņem vairāk nekā 60 kvadrātjūras jūdžu lielu teritoriju ūdens dziļumā no 1500 līdz 1900 metriem. Kad Ronkadas lauks tika pirmo reizi atklāts, tā aprēķinātās rezerves bija 2,7 miljardi barelu naftas un 27 miljardi kubikmetru gāzes. Brazīlijas starptautiska enerģētikas korporācija Petrobras ieguva tiesības izmantot šo rezervi. Petrobras tika dibināta 1953. gadā, un tas daļēji pieder Brazīlijas valdībai. Šis konglomerāts ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latīņamerikā, ar galveno mītni Rio de Janeiro, Brazīlijā. Lai piekļūtu naftas rezervēm Ronkadas laukā, Petrobras uzstādīja P36 peldošo ražošanas iekārtu. P36 pusnogremdējumā konstrukcija sākotnēji bija peldoša urpšanas un ražošanas iekārta, kas bija pazīstama kā Spirit of Columbus un tika uzbūvēta Itālijā laika posmā no 1984 līdz 1994 gadam. Tā sākotnēji tika projektēta darbam 500 metru dziļumā, ar apstrādes jaudu 100 000 barelu naftas un 2 miljonu kubikmetru gāzes dienā. Taču naftas atradne, kurai tā bija paredzēta, nebija komerciāli izdevīga, tāpēc platforma piedāvāja Petrobras izmantošanai Kambojasas baseinā. Petrobras izvērtēja platformas izmantošanu Merlin South un Ronkadas atradnēs Kambojasas baseinā un nolēma, ka tā vislabāk piemērota Ronkadas atradnei kā pirmajai peldošajai iegūs vienībai. Spirit of Columbus bija nepieciešams būtisks pārbūves, lai to pielāgotu izmantošanai Ronkadas atradnē. Laikā no 1997. gada septembra līdz 1999. gada oktobrim Petrobras nomainīja apstrādes iekārtu, kas ļāva apstrādāt lielākus jēlnaftas un dabasgāzes apjomus. Viņi uzstādīja lielāku elektroenerģijas ražošanas iekārtu, noņēma urpšanas aprīkojumu un piedziņas sistēmu, kā arī nomainīja ankurošanas sistēmu, lai pielāgotu to dziļūdens nostiprināšanai. Viņi palielināja kraunasību, lai pielāgotos jaunajām iekārtām, pievienojot stabilitātes kastes pontonos un papildu pontonus kolonnās papildu atbalstam. Izvirzījumi ir mazi pontoni, kas nodrošina papildu peldspēju. Gala peldošajai ražošanas platformai bija 2 pontoni peldspējai un 4 atbalsta kolonas. Pēc pārbūves platforma spēja ražot 180 000 barelu naftas un apstrādāt 7,2 miljonus kubikmetru gāzes dienā, darbojoties dziļumā līdz pat 1500 metriem zem ūdens līmeņa. Platforma pārdēvēja par Petrobras P36 un to uzskatīja par pasaulē lielāko naftas iegūs platformu ar aptuveno cenu $350 miljonu. Ronkadas atradne bija tik plaša, ka Petrobras plānoja 3 moduļus, lai izmantotu šo rezervi. Katram modulim bija peldoša ražošanas vienība, ko sauc par galveno vienību, kas iegūst naftu un gāzi no vairākiem ražošanas urbumiem un to injekcijas vietām. Injekcijas vieta ir ieejas punkts, kurā ūdeni vai ķīmiskās vielas iesūknē naftas rezervē, lai piespiestu naftu virzīties uz ražošanas urbumiem, tādējādi atvieglojot naftas iegūšanu no urbuma. P36 bija pirmā no 3 galvenajām vienībām, kas bija plānotas Ronkadas atradnei. P36 ražošanas vienība atradās aptuveni 6 jūras jūdzes no urbumiem un bija nostiprināta 1360 metru dziļumā. Platforma bija paredzēta kopumā 21 ražošanas urbumam un 7 injekcijas vietām. Nafta, kas tika apstrādāta P36, tika transportēta ar transportkuģi un pārkrauta ļoti lielā jēlnaftas pārvadātājā P47, kura ietilpība bija 2 miljoni barelu naftas. Saspiestā dabasgāze, kas tika apstrādāta uz platformas, tika nogādāta krastā pa gāzes cauruļvadu tīklu. 2000. gada maijā Petrobras uzsāka pirmo moduli savā Ronkadas naftas lauka projektā. Pirmais moduls ir pirmā pastāvīgā ražošanas sistēma Ronkadas naftas laukā, kur P36 peldošā ražošanas platforma sākotnēji apkalpos 6 urbumus. No pirmajiem 6 urbumiem P36 spēja sākt ražot 84 000 barelu naftas un 1,3 miljonus kubikmetru gāzes dienā.
Līdz 2001. Gada beigām tiek prognozēts, ka tā ražos 90,000 barelu naftas dienā, palielinot ražošanu līdz maksimālajai jaudai – 180,000 barelu naftas un apkalpojot 28 urbumus līdz 2004. Gada beigām. Petrobras par pirmā moduļa izstrādi maksā ar projekta finansējuma aizdevumu, kura paredzamās izmaksas ir aptuveni $1,95 miljardi. Projekta finansējuma aizdevums tiek atmaksāts izmantojot projekta radīto naudas plūsmu vai ieņēmumus. Tas rada spiedienu uz uzņēmumu darboties pēc iespējas ekonomiskāk un samazināt izmaksas, kur vien iespējams. Visi 90. gadu laikā Petrobras pilna laika darbinieku skaits samazinājās līdz pusei no maksimālā līmeņa, kamēr ražošana un darbības tajā pašā periodā pieauga. Apakšuzņēmēji sedz visas jaunās personāla vajadzības, dodot Petrobras elastību ātri pieņemt darbā un atlaist darbiniekus. 2001. Gada martā, gandrīz gadu pēc darbības uzsākšanas, uz P36 kopumā atrodas 175 cilvēki. 85 ir apkalpes locekļi, kas paliek uz P36, bet pārējie apkalpes locekļi pārvietojās starp dažādām platformām, lai nodotu eksploatācijā jaunu aprīkojumu un nodrošinātu nepārtrauktus apkopes pakalpojumus. 2001. Gada 14. martā apkalpei ir 2 uzdevumi, kas nav daļa no viņa ierastās rutīnas. Viņiem jāgatavojās inspekcijas komandas vizītei, kas ieplānota nākamajā dienā. Inspekcijas komandai jāapskata remontdarbi, kas veikti dažām plaisām balasta tvertnē un stabilitātes kastē virs pontona blakus aizmugurējai labajai kolonnai. Plakstā 19:00 apkalpe atver lūkas, kas ved uz šīm aizmugurējām labajām nodalījuma telpām. Otrā dienas procedūra ir iztukšot avārijas drenāžas uzglabāšanas tvertni aizmugurējā kreisajā kolonnā. Drenāžas uzglabāšanas tvertne savāc lieko eļļu, gāzi un ūdeni, kas tiek izmantoti ražošanas procesā. P36 ir 2 450 kubikmetru drenāžas uzglabāšanas tvertnes, kas atrodas aizmugurējā kreisajā un aizmugurējā labajā stabā, uzstādītas pontona balsta stabos. Drenāžas uzglabāšanas tvertne aizmugurējā kreisajā stabā tiek remontēta kopš 2001. Gada 10. februāra. Drenāžas, jeb sentinēlsūknis, ir noņemts apkopei, un ventilācijas caurule tvertnes augšpusē ir aizzīmogota ar aklo atloku vai metāla disku. Plaksta 2221 tehniskās apkopes komandas sāk darbu, izsūknējot eļļaino ūdeni no kreisās, jeb ostas puses tvertnes. Tā kā apkalpe ir no ārpakalpojuma uzņēmuma, viņi nav apmācīti darbam ar platformas aprīkojumu un standarta darbības procedūrām. Viņi gatavojas izsūknēt eļļaino ūdeni uz ražošanas kolektoru, kur nafta no dažādiem urbumiem saplūst vienā līnijā tālākai apstrādei. Standarta novadīšanas procedūra paredz eļļainā ūdens sūknēšanu uz ražošanas tvertni, kas ir uzglabāšanas tvertne, kurā notiek atsevišķs process naftas un ūdens atdalīšanai. Apkalpe pārliecinās, ka labās puses, jeb labborta tvertnes ieplūdes vārsts ir aizvērts, kas savieno ar kreisās puses tvertni un ražošanas kolektoru. Tas būtu jāpārtrauc naftas plūsma no ražošanas vai no kreisās puses tvertnes uz labās puses tvertni, taču vārsts ir vai nu bojāts, vai arī viņi to neaizver pareizi. Tālāk viņi atver kreisās puses tvertnes drenāžas vārstu uz ražošanas kolektoru un mēģina iedarbināt drenāžas sūkni, bet tas nedarbojas. Kamēr viņi strādā, lai iedarbinātu kreisās puses tvertnes drenāžas sūkni, nafta no ražošanas kolektora maina plūsmas virzienu un virzās uz abām, gan kreisās, gan labās puses uzglabāšanas tvertņa līnijām. Cik es saprotu, kad viņi atvēra vārstu, neiedarbinot drenāžas sūkni, tas radīja zemu spiedienu, kas ļāva naftai un gāzei plūst atpakaļ pa caurulēm. Tagad gāze, nafta un ūdens ieplūst labās puses tvertnē caur daļēji atvērtu vai bojātu ieplūdes vārstu. Un tā kā labo sānu tvertnes ventilācijas caurule remonta laikā ir noslēgta ar metāla disku, tvertnes iekšpusē sāk pieaugt spiediens. 23:15 pēc 54 minūtēm apkalpei izdodas iedarbināt kreisās puses sūkni, samazinot naftas un gāzes pretplūsmu no ražošanas kolektora. Taču ūdens, kas tiek izsūknēts no kreisās puses tvertnes, vēl 67 minūtes turpina noklūst labās puses nodalījumā, palielinot spiedienu noslēgtajā labās puses tvertnē. Vairāk nekā 2 stundu laikā aizmugurējā labās puses drenāžas uzglabāšanas tvertnē uzkrājas aptuveni 13 kubikmetri naftas, vairāk nekā 1500 kubikmetri gāzes
un 64 kubikmetri ūdens. Tas paaugstina spiedienu tvertnes iekšpusē līdz gandrīz 10 bāriem, kas ir 5 reizes augstāks nekā jūsu automašīnas riepās. 15. marta naktī, 22 minūtes pēc pusnakts, spiediens labās puses drenāžas uzglabāšanas tvertnē sasniedz tās bojājuma robežu – 10 bārus. Tvertne pēkšņi pārplīst, atbrīvojot ūdeni, naftu un gāzi kolonnā. Apkalpe pie sūkņa kreisās puses tvertnē dzird apslāpētu, bet spēcīgu dārdu, kas nāk no platformas aizmugures labās puses, kad labās puses tvertne pārplīst. Kad tvertne pārplīst, notiek mehāniska eksplozija, kas atbrīvo lielu daudzumu augstspiediena gāzes. Augstspiediena sprādziens saspiež 46 cm platu jūras ūdens apgādes cauruli, kas nodrošina ugunsdzēsības sistēmu. Pēdējo 2 stundu laikā labās puses tvertnē jau ir uzkrājies ievērojams daudzums ūdens un naftas. Tagad jūras ūdens no saspiestās ugunsdzēsības apgādes caurules sāk apludināt aizmugurējo labo kolonu. Ūdens un naftas svars rada nevienmērīgu svara sadalījumu, un platforma sasverās vai noliecas par 2 grādiem. Par laimi, augstspiediena mehāniskā eksplozija neizraisa ugunsgrēku, un kad ūdens izplūst no saspiestās jūras ūdens apgādes caurules, galvenā ugunsdzēsības līnija zaudē spiedienu, tādējādi apturot ūdens ieplūšanu labajā aizmugurējā sektorā. Platforma stabilizējas ar tikai 2 grādu sasvērumu, taču, kad galvenā ugunsdzēsības sistēma zaudē spiedienu, tas aktivizē tehnoloģiskās iekārtas pāriešanu ārkārtas izslēgšanas režīmā. Ārkārtas izslēgšana automātiski aktivizē jūras ūdens sūkņus priekšējā un aizmugurējā labajā sektorā, ātri sūknējot ūdeni uz naftas platformas labo pusi. Ūdens sāk ieplūst caur saplaisājušo cauruli aizmugurējā labajā kolonnā. No bojātās tvertnes izplūdušās gāzes caur kolonnas ventilācijas sistēmu nonāk uz galvenā klāja un aktivizē gāzes sensors. Lai gan gāze vispirms nonāk kolonnas 3. un 4. līmeņa zonās, tās nav klasificētas kā riska zonas. Tur nav gāzes ierobežošanas ierīču, nav gāzes trauksmes signāli, un neviena no iekārtām nav aizsargāta pret sprādzieniem. Vadības telpā sāk mirgot brīdinājuma gaismas. 17 minūšu laikā tiek aktivizēti gandrīz 2000 trauksmes signāli. Operatora komanda ir apjukusi, jo visi trauksmes signāli skan vienlaicīgi. Viņi nezina, kā reaģēt vai kuriem piešķirt prioritāti. 4. līmeņa nodalījuma kolonnas iekšpusē piepildās ar ūdeni no ugunsdzēsības sistēmas, un ūdens līmenis sasniedz kolonnas ventilācijas sistēmu. Ventilācijas sistēmai vajadzētu automātiski aizvērties, bet tā nenotiek. Un tā ūdens pārplūst uz kolonnas apakšējām daļām, ieplūstot caur ventilācijas atveri un tālāk balasta tvertnes lūkās, kas ir atvērtas apskatei. Ūdens strauji ieplūst caur lūkām un apludina pontonu un balasta nodalījumus, kuros atrodas balasta sūknis un dzinēja iekārtas. Ugunsdzēsēju komanda steidzās uz negadījumu vietu. Viņi ieiet aizmugurējā labās puses kolonnā un atver lūku starp 3. un 4. līmeni, lai pārbaudītu apakšējos nodalījumus. Atverot lūpu, no tās izplūst bieza, balta migla. Nodalījums ir tik tumšs, ka viņi gandrīz nespēja saskatīt apkārtni. Viņi neredz liesmas un nejūt karstamu, bet dzird ūdens noplūdes skaņu. Viņi neiet tālāk, kamēr apkārtnē nav pienācīga apgaismojuma. Esmu pārliecināts, ka viņiem ir lukturīši, bet nav viegli pārbaudīt telpu, kas aplūst, ja var redzēt tikai šauru vietu lukturīšu gaismā. Biezā baltā migla, kas izplūst no apakšējiem nodalījumiem kolonnā, ir saspiesta gāze. Tā ceļās augšup un izkliedējās pa augšējiem klājiem. 39 minūtes pēc pusnakts, 17 minūtes pēc tam, kad uzsprāga pakaļgala labās puses tvertne, dzirkstele aizdedzina izplūstošos tvaikus. Sprādziens ir tik spēcīgs, ka tas iznīcina teritoriju virs kolonnas, uzreiz nogalinot lielāko daļu ugunsdzēsēju. Balasta operatori strādā, lai platforma pietiekami ilgi saglabātos līmenī, lai apkalpe varētu evakuēties. Laikā no 01:44 līdz 04:21 138 ārkārtas darbos neiesaistīti apkalpes locekļi tiek pārvietoti uz apgādes kuģiem, izmantojot celtni un personāla pārvietošanas grozus. Glābšanas laivas netiek nolaistas. Uz kuģa palikusī ārkārtas reaģēšanas komanda mēģina nokļūt sprādzienā bojātajā zonā, lai meklētu izdzīvojušos un novērtētu bojājumu apmēru. Viņi atrod vienu bojāgājušo un izglābi smagi apdegušu ugunsdzēsēju, kurš no gūtajām traumām mirst nedēļu vēlāk. Kolonna turpina aplūst un pārplūde piepilda pontona apakšējās daļas. Balasta sūknī notiek īss savienojums, atstājot jūras ieplūdes vārstu atvērtu.
Jūras ieplūde ir atvera pontonā zem ūdens līnijas, kur balasta tvertne ievelk jūras ūdeni, lai regulētu platformas stabilitāti. Atvērtais jūras ieplūdes vārsts ļauj jūras ūdenim strauji ieplūst korpusā, vēl vairāk apludinot pontonu. Balasta operatori joprojām mēģina saprast, kā stabilizēt P36. Viņi mēģina apludināt pretējo kolonu, kreiso priekšgalu, lai līdzsvarotu ūdens svaru aizmugurējā labajā kolonnā. Viņi nevar palēnināt vai apturēt ūdens ieplūšanu aizmugurējā labajā kolonnā. Apludinot kreisā priekšgala kolonu, viņi spēj stabilizēt platformas līmeni, taču, kad vairāk ūdens ieplūst kreisā priekšgala un labās aizmuguras kolonnās, platforma grimst arvien dziļāk ūdenī. Saskaroties ar spiedienu kontrolēt vienas platformas ceturdaļas stabilitāti salīdzinājumā ar otru, viņi nepievērš pietiekamu uzmanību pārējām 2/4. P36 pārsniedz to punktu, kurā apkalpe vēl var kontrolēt stabilitāti un sasvarās apmēram 6 grādu leņķī, grimstot arvien dziļāk okeānā. Apkalpe nolēma pamest platformu un tieši pēc 6 no rīta helikopters evakuē atlikušo apkalpi. Ūdens turpina ieplūst atvērtajā balasta tvertnē. Pulksten 08:15 P36 sasverās 16 grādu leņķī, ļaujot ūdenim sasniegt ķēžu glabātuves atveri galvenā klāja līmenī. Platforma lēnām un pakāpeniski aplūst, palielinot sasvērumu leņķi, un līdz 15:00 tas sasniedz 21 grādu. Petrobras izveido koordinācijas komandu, lai glābtu un atjaunotu platformas peldspēju. Līdz 16. marta rītausmai platforma ir nogrimusi vēl par 20 centimetriem. Lai atjaunotu platformas peldspēju, komanda nolemj sūknēt slāpekli caur stabilitātes kasti blakus bojātajai kolonnai, lai izspiestu ūdeni no aplūdušajiem nodalījumiem. Nezinu, kāpēc viņi izvēlējās slāpekli, bet pieņemu, ka tas ir tāpēc, ka tas neaizdegsies, ja būs liesma. 2 kuģi ar slāpekļa tvertnēm un gaisa kompresoriem dodas uz negadījuma vietu, un tajā pašā vakarā sāk sūknēt slāpekli kolonnā. Viņi sāk ar 4100 tonnām slāpekļa, cenšoties izsūknēt 1 miljonu litru ūdens no aplūdušajām nodalījumiem. 17. martā viņi sāk iepumpēt saspiestu gaisu citās platformas tvertnēs, līdz tā stabilizējas un vairs neturpina grimt. Notikuma vietā ierodas specializēta glābšanas komanda no Nīderlandes uzņēmuma Smit un pārņem glābšanas darbus. Naftas platforma visu dienu ir stabila, tāpēc Smit 18:00 pārtrauc gaisa un slāpekļa sūknēšanu platformas kolonnā. Nākamajā dienā, 18. datumā, Smita komanda uzkāpj uz platformas, lai aizzīmogotu ventilācijas atvers, lai varētu sūknēt vairāk slāpekļa un gaisa kolonu apakšējos līmeņos. Nirēji nolaižas līdz 50 metriem un izurb caurums iegremdētajā peldspējas tvertnē, kā arī pievieno šļūtenes slāpekļa sūknēšanai. Taču viņi nevar pievienot šļūtenes aplūdušajiem peldspējas nodalījumiem. Naktī uz 19. martu P36 nedaudz vairāk iegrimst ūdenī, un tās sasvera palielinās līdz 25 grādiem. Smita Nirēja komanda atgriežas, lai atkārtot pievienot šļūtenes iegremdētajiem nodalījumiem, taču laikapstākļi pasliktinās, padarot niršanu sarežģītu, un vēlreiz viņi pārtrauc procedūru. Pēc pusnakts 20. martā atbalsta kuģa personāls ziņo, ka platformas sasvera sasniegusi 30 grādus. Smita komanda nolem, ka viņa vienīgā iespēja ir pārgriezt ankura troses un stāvvada cauruvus, kas ir cauruvas, pa kurām jēlnafta tiek transportēta no jūras dibena uz virszemes platformu. Kamēr viņi gatavo sprākstvielas, lai pārgrieztu stāvvada cauruvus, platforma grimst dziļāk. Pulkst 11:40 P36 pazūd zem ūdens līnijas un nogrimst 67 jūras jūdzes no Brazīlijas krasta, 1360 metru dziļumā. 9 ugunsdzēsēju komandas biedri aiziet bojā kopā ar platformu. Platformas izmērs un ūdens dziļums padara tās pacelšanu pārāk sarežģītu. Pēc negadījuma tika veikta 3 mēnešus ilga izmeklēšana. Komisija secināja, ka negadījumam bija vairāki veicinoši faktori, un neviena atsevišķa persona nevarēja būt atbildīga, taču viņi neizslēdz cilvēka kļūdu. Komisija ieteica Petrobras pārskatīt dažas savas procedūras naftas platformā, piemēram, samazināt dokumentu apjomu vadītājiem un uzraugiem, lai viņi varētu koncentrēties uz platformas darbību. Visam personālam uz klāja jānodrošina pienācīga apmācība, kā arī jāuzstāda vairāk gāzes detektoru ierīču. Viņi arī iesaka, lai platformu ražotāji un operatori neievieto nevienu ražošanas procesu tvertni vai rezervuāru pontonu balstu kolonnās. Kad platforma nogrima, uz tās bija uzglabāti apmēram 1,2 miljonu litru dīzeļdegvielas,
un 350,000 litru jēlnaftas. Pirmajās 24 stundās okeānā izplūda gandrīz 350,000 litru naftas. Lai samazinātu ietekmi uz vidi, negadījuma vietā tika izvietoti 26 kuģi ar disperģentiem, savācējiem un 32,000 metru bona. Petrobras P36 būvniecība izmaksāja aptuveni $350 miljonus, un tā bija apdrošināta par $500 miljoniem. Taču tika konstatēts, ka Petrobras bija nolaidīga eksploatācijas darbībās, kas noveda pie negadījuma. Tāpēc konstrukcijas izmaksas tika sadalītas starp apdrošināšanas kompāniju un Petrobras. Apdrošināšanas prēmijas uzņēmumam Petrobras nākamajā gadā pieauga par 400%, no 7,5 miljoniem līdz $48,8 miljoniem.